Labrīt, kolēģi, un paldies Intriksons kundzei par priekšlikumu. Uzreiz atbildot par sportu, sporta pedagogiem tieši nākamajā gadā ir arī palielināts finansējums par 1,1 miljonu. Es mazliet gribēju ieskicēt to veidu, kā izglītības ministrija skatījās uz nākamā gada budžetu, un nevis caur rindiņām, caur Excel tabulām, bet tieši skatoties uz mērķiem, kas ir jāsasniedz. Un tie 9 lielie mērķi, kas mums skaidri ir iezīmēti, pirmais, tas ir pedagoga atalgojums, un jūs zinat, no 1. janvāra apstiprinot budžetu, pedagogiem pieaugs atalgojums par 2,6%. Un tas mērķis jau nav vienkārši palielināt atalgojumu. Tas, ko mēs gribam, runāt gan par profesijas prestižu, gan par to, lai mūsu bērniem varētu nodrošināt augstvērtīgu izglītību. Otrs, kam nav šajā brīdī vēl budžetā finansējums, bet, kā jau es teicu, šie 9 mērķi nav tikai uz budžeta finansējumu raugoties, bet raugoties, kā var piesaistīt arī fondu finansējums un meklējot finansējums. Otra būtiskā lieta ir runāt par programmu skolā, ko Lietuvā ievies jau 18. gadā, un mums ir jārunā par to, lai mēs nodrošinām visiem bērniem vienādas iespējas Latvijā, un otrs, lai mēs nodrošinām taisnīgu atalgojumu sadalījumu arī skolotājiem, nevis lai tas būtu atkarīgs no bērnu skaita konkrētajā pašvaldībā. Trešā būtiskā lieta ir metodiskais atbalsts skolotājiem, un ceturtā ir jaunu skolotāju piesaiste tieši caur augstāko izglītību. Būtiska lieta, uz ko mēs raugamies, ir kā vairot autonomiju gan skolās, gan arī augstskolās. Ja skolās tas varēs tikt nodrošināts ar programmu skolās, ka direktoram ir autonomija strādāt ar savu akadēmisko komandu, tad augstākajā izglītībā to var nodrošināt caur institucionālo finansējumu un snieguma finansējumu. Tādā veidā, ja mēs runājam par debirokratizāciju, tad nevis prasam vēl vairāk jaunus normatīvus, lai mēs zinām, kā darīt, bet uzticību veidot nozarē. Un tas ir viens no lielākajiem uzdevumiem, ko es redzu izglītības ministrijas pusē. Tad noteikti latviešu valodu un vienotu skolu stiprināšana, darbs pie jaunā sporta likuma, un, ja mēs runājam par sportu un arī Pleškāns kundzes priekšlikumiem, skaidri jāpasaka, ka sportam tiek novirzīti 56 miljoni un 27 miljoni profesionālās ievirzes sportam. Un uz dažādiem sporta pasākumiem caur federācijām var pieteikties un saņemt finansējumu. Bet, protams, ka arī pašvaldībām ir iespēja atbalstīt savas sporta aktivitātes. Un pēdējais un ļoti būtiskais pasākums, kas ir nākamajā gadā, ir, protams, 13. Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu svētki, kam nākamajā gadā ir paredzēta 10 miljoni. Un tas tiešām palīdzēs mūsu bērniem veidot gan patriotismu, gan būt mums visiem priecīgiem par to, ko spēj mūsu bērni. Atcerēsimies, izglītība ir vērtība, un izglītībā ir jāinvestē arī drošības budžetā. Paldies!